jādara tā. Sveiki, cienījamie skatītāji! Jūs skatāties Veronikas šovu. Bet ja nopietni, es esmu vienkārši meitene vārdā Veronika. Mans talants ir būt uz skatuves un priecēt cilvēkus. Šo talantu es sev atklāju jau pāris gadus atpakaļ, kad mācījos Sabilas vidusskolā un man nācās vadīt dažādus pasākumus. Lai šo talantu izkoptu un kļūtu par profesionālu vadītāju, pēc 12. klases iestājos Latvijas kultūras akadēmijā, Latvijas kultūras koledžā, lai mācītos par sarīkojumu vadītāju. Šogad maijā beidzu sekmīgu 2. kursu. Vasarā piestrādāju par animātoru un vadu bērnu ballītes. Tur man nāks ierasties dažādos tēlos un izkopt tieši bērnu auditoriju. Taču paralēli vēl mēģinu vadīt dažādu citu veidu pasākumus arī senioriem. Es esmu populāra, jo es esmu personība un tādu kā mani nekur citur neatradīsiet. Mani sauc Kristaps. Sāku spēlēt ģitāru 13 gadu vecumā, pēc tēva iniciatīvas. Pats nodarbojos ar brīvprātīgo darbu, tāpat repēs. Un nākotnes plāni ļoti miglaini, jaunības maksimāls. Es neesmu populārs, bet es tāds būšu pēc tam, es ticu. Mani sauc Līna Liepiņa, es spēlēju violi, tas tā teikt ir mans talants. Uzsāku spēlēt violi 6. vidusskolā un iedvesmojos no Davida Gerita. Tas arī tā kā, es aizsāku spēlēt rock mūziku. Viņš tā kā tagad spēlē rock mūziku un tas ir tagad mans lauciņš un es jūtos ļoti labi un savā komforta zonā. Un spēlēju rock mūziku jau 2 gadus, 3. Un jā, es esmu arī reizē violi muzikants, pelnu ar to savu naudu. Un priecājos, ka es esmu populāra, jo es spēlēju rock mūziku tieši uz violas un man šķiet, ka nav daudz Latvijā, kas to darīja. Man sauc Ezijs. Dzīve sākusies Rīgā. Principā arī esmu rīznieks. Talants, kā daudz uzskata, ir dziedāšana. Kaut gan es to vairāk neuzskatu kā talantu, bet kā darbu, jo dziedu jau faktiski to pats sevi atceros, jau no bērndārza laikiem. Jā, mans uzskats ir tāds, ka cilvēks nevar kļūt populārs vienas dienas laikā. Tas ir ļoti liels darbs un cilvēkam ir jāstrādā pie jebkuru talantu, kas viņam ir dots no dabas, kā no dieva, kā brīda tā uzskata. Jā, savu dzīvi es teicu par mūziku, principā man tas patīk, ko viņi dara. Esmu dziedājis kā solists, jau kādu laiciņu dziedu Emīlu Dārziņu jaukajā torī. Es esmu populārs, jo mūzika mani vieno un muzikanti, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties, ir gana plāti. Sveiki, es esmu Anita. Es jau sāku no agras bērnības dziedāt laukos pie mežmalas kopā ar putņiem. Es dziedāju 5 gadus ansamblī un tagad dziedu pastāvīgi. Dziedu autonā, man tur bija pasēdēs. Man patīk operas, vispār visi žanri patīk. Esmu populāra, jo man patīk būt populāra. Mani sauc Kristīna, es spēlēju džambu brīvajā laikā, tas ir mans hobijs. Es darbojos jauniešu centra Trepes un iesāku džambu spēlēt jauniešu centra Jacis Rezekne. Un jā, spēlēju jau 3 gadus. Doma bija 4 gadus atpakaļ sākt spēlēt un tikai pēc gada nopirku džambu un spēlēju intensīvi. Es vēl neesmu populāra, bet doma ir būt.
Sveiki, mani sauc Kristīna Niketa. Mācos Latvijas kultūras koledžā, 3. kursā par kultūras menedžeri. Mans talants ir folkloras dziesmu izpildīšana. Ja tas ir būtībā tikai tīri folklora. Ar folkloru nodarbojos kopš dzimšanas, jo mamma būtībā man tā visai ir ievilkusi iekšā, līdz ar to kopš 5 gadiem esmu darbosies vairākās folkloras kopās. Māku spēlēt arī kokli, un varbūt man ļoti gribētos tieši folkloras stilā paspēlēt kopā ar Laini Nansoni, kas ir kā mans elks, jo kokli būtībā spēlēt tradicionālā veidā, kas ir kā koncertu kokli. Es esmu populāra, jo es uzskatu, ka man ir skaists maigs.